Sveicināti! No 2015. gada janvāra līdz jūnijam Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē. Mūsu uzdevums būs organizēt Eiropas Savienības padomes darbu un nodrošināt tās politisko vadību. Mēs rīkosim simtiem pasākumu visā Eiropā. Daži no tiem būs amatpersonām, citi uzņēmējiem un akadēmiskajiem spēkiem. Daudz sabiedrībai. Šī mājaslapa ir mūsu digitālās mājas. Mēs esam lepni par mūsu gaidāmo prezidentūru. Uzskatām, ka Eiropas Savienība veicina mūsu labklājību un drošību, taču galvenokārt prezidentūra ir atbildība. Eiropas Savienībai ir jāsaskaras ar vairākiem izaicinājumiem. Cilvēki Eiropā ir norūpējušies par darba iespējām un izaugsmi, kā arī par drošību. Viņi grib zināt, kā Eiropas Savienība palīdz saviem iedzīvotājiem. Mēs izmantosim mūsu prezidentūru, lai meklētu risinājumus šiem izaicinājumiem, lai veicinātu ekonomikas atjaunošanu un uzticību Eiropas Savienībai. Esam noteikuši 3 skaidras prioritātes, kas palīdzēs mums to sasniegt. Konkurētspēja, digitālās iespējas un Eiropas loma pasaulē. Mēs gribam, lai Eiropa kļūst konkurētspējīgāka, investējot jaunu darba vietu veidošanā. Mēs gribam būt jauna digitālā izrāviena veidotāji, atbalstīt tos, kur iepērkas vai veido biznesu tiešsaistē. Un mēs gribam, lai Eiropa vairāk iesaistās norisēs pasaulē, veicinot stabilitāti un labklājību Eiropas kaimiņos, kā arī transatlantiskās saites. Latvijas prezidentūras laikā mēs daudz strādāsim. Tā būs pragmatiska un vienlaikus mērķtiecīga prezidentūra. Tā palīdzēs eiropiešiem. Šī pieeja iedvesmoja mūsu prezidentūras logo veidošanu. Dzirnakmens simbolizē darba tikumu, labklājību un enerģiju. Esiet laipni aicināti mūsu prezidentūra un tās mājaslapā. Mēs ceram, ka jūs varēsiet atrast visu nepieciešamu informāciju par to, kā mēs atbalstīsim Eiropas ekonomisko izaugsmi un veicināsim labāku nākotni Eiropā.